Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila vēstules Galatiešiem 5. nodaļas, kur 16. pantā apustulis raksta: Dzīvojiet garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mūsu mīļais debesu Tēvs, atkal šajā vakarā Tu mūs aicini kopā, lai mēs šajā mirklī varētu apzināties un sajust Tavu klātbūtni. Lūkšana nav tik daudz stāsts par to, ka mums Tev jāatgādina, mums Tev jāprasa to, kas mums ir vajadzīgs, bet tas drīzāk ir mirklis, kurā mēs visu, kas ir uz mūsu sirds, liekam Tavā priekšā, lai zinātu, ka tieši Tu to visu jau sen zini, un ka Tavs gars turpina darboties, ka Tu pats nāksi un nāc ar savu palīdzību. Tā arī šodienas lozunga vārdos apustulis runā par to, kas viņa vēstulēs ir ļoti bieži pieminēts, par diviem dažādiem veidiem, kā mēs šajā pasaulē varam dzīvot. Viņš runā par dzīvi miesā un par dzīvi garā. Un te runa nav par to, ka kāds cilvēks varētu nebūt miesā. Šī miesa nav stāsts par mūsu ķermeni, to mēs apzināmies, kungs. Tu mūs esi radījis, un līdz ar to mums nav iemesla šādā veidā kaut kā noniecināt to, ko Tu esi mums devis. Bet dzīve miesā nozīmē dzīvi nošķirti no Tevis. Tā ir dzīve, kurā mēs nepazīstam Tevi, neesam saistīti ar Tevi. Un tieši tāpēc vienīgais, kas paliek pāri, ir taustāmās lietas, mūsu visvienkāršākās reakcijas, un līdz ar to tā ir dzīve, kura patiešām ir ļoti ierobežota tajā, ko tā vispār spēja apzināties un kas tajā var notikt. Tā ir dzīve bez Kristus, bez Tavas dzīvās klātbūtnes. Un savukārt dzīve garā, tas nenozīmē, ka mēs atraujamies no sava fiziskā ķermeņa, bet tas nozīmē, ka mēs esam saistīti ar Tevi. Tavs gars mūsos darbojas, un līdz ar to mēs pilnīgi savādāk redzam, apzināmies, jūtam savu dzīvi un pasauli. Un tieši par to Pāvils arī šovakar mums atgādina. Kā tad mēs varam pārvarēt to, kas cilvēkā ir tik dabisks? Tās ir bailes, tās ir dusmas, tās ir šīs vienkāršās, bet ļoti spēcīgās sajūtas, domas. Kā gan mēs varam savu dzīvi izmainīt? Ja mēs paliekam miesā, proti, ja mēs paliekam nošķirti no Tevis, ja mēs to mēģinam izdarīt savā varēšanās, savā spēkā, tad Pāvils nedod mums nekādas cerības, jo dzīvodam miesā mēs arī pļaujam augļus, ko dod tikai un vienīgi šī nošķirtība no Tevis, un tur nekas labs nav. Un tāpēc viņš runā par to, ka nevis mums vienkārši jāsaņemās, bet jādzīvo garā, un tikai tad mēs varēsim to, kas mūsos ir piezemēts, pārspēt. Patiesībā nevis mēs, bet Tavs gars mūsos to dara. Un tāpēc mums jādzīvo saiknē ar Tevi. Un tā mēs esam atpakaļ pie tā, ka arī šajā brīdī Tu esi devis mums šo svēto iespēju apzināties Tavu klātbūtni, uzrunāt Tevi, ticēt un zināt, ka Tu esi kopā ar mums, ka mēs dzīvojam Tavā klātbūtnē, ka Tava klātbūtne ir tā, kas vispār dod mums dzīvību, tāpēc mēs pastāvam. Un tāpēc, kungs, mēs gribam tiešām arī šovakar atgādināt savām sirdīm to, ko Tavi vārdi mums saka, ka Tu esi mūsu Tēvs, ka Tu esi mums parādījis savu mīlestību, ka Kristū Tu esi mums devis piedošanu par mūsu grēkiem un mūsu vainām. Un tas viss nozīmē, ka ja vien mēs esam patiesi Tavā priekšā, un ja mēs tiešām meklējam šo Tavu klātbūtni un tuvumu, ja mēs gribam dzīvot Tavā garā, tad mums katram Tu dod šo iespēju. Katrs mirklis, kurā mēs lūkšanā vēršamies pie Tevis, ir jauns sākums. Kaut arī diena iziet pretī savam nobeigumam, vienalga mēs zinām, ka ir jauns sākums, jo sākums ir tad, kad mēs esam kopā ar Tevi. Tad mēs varam iesākt ar atpūtu, mēs varam iesākt ar to, kas ir tajā mirklī, bet mēs zinām, ka mūsu dzīve atkal ir uz pareizā ceļa. Un tāpēc visos dzīves mirkļos Tu mūs aicini atcerēties un Tevi lūgt. Un tāpēc, kungs, mēs arī šovakar Tev uzticam tās lietas, kuras patiešām ir mūsu sirdī.
Ja mēs par tām domājam atrauti no tevi, tad tā ir dzīve miesā, ar visām mūsu vajadzībām, ar visām mūsu ilgām, bēdām par to, ka tas nepiepildās. Bet mēs gribam dzīvot garā. Mēs gribam, kungs, tās lietas, kuras nesam savā sirdī, tos cilvēkus, par kuriem mēs domājam un lūdzam. Mēs gribam to ieraudzīt šajā tava gara klātbūtnes gaismā. Tu tos zini un redzi labāk par mums. Un tomēr tu esi mūs aicinājis par to lūgt, lai mūsu sirdis pildītos ar tavu mīlestību, lai mēs varētu nest tavu atspulgu. Tāpēc esi kopā ar mūsu mīļajiem, viņu vajadzībās, viņu dzīvēs. Esi kopā ar mūsu zemi un tautu, ar visu šo pasauli un laikmetu, un arī ar katru no mums, kas esam kopā šajā lūkšanā. Esi ar mums un vādi mūs pēc sava prāta, un pāri visam ļauj mums dzīvot nevis atrauti no tevis, bet kopā ar tevi. Dzīvot nevis miesā, bet garā. Bet pāri visam citam mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.